welcome to the second session of today's Sveicināti šajā otrajā paneļa diskusijas daļā. Man ir tā privilēģija vadīt otro šo sadaļu par sievietēm, mieru un drošību, un to, kā pārvarēt barjeras un kā iesaistīt vairāk sieviešu kaujās. Man ir liels prieks, ka tik daudz ir darīts, lai šajā konferencē runātu par sievietēm, sieviešu pilnvarošanu. Un mēs mēģināsim kopā ar mūsu cienījamām paneļa diskusijas dalībniecēm arī varbūt piedāvāt vēl papildus idejas, kā tad pārvarēt šīs barjeras, paļaujoties uz viņu plašo pieredzi. Mums ir tikai stunda laika šai diskusijai, lai runātu par šiem jautājumiem. Es domāju, ka patiesībā jau mums vajadzētu dienas un gadus, lai to visu detalizēti izskatītu. Bet es ceru, ka šī diskusija iedvesmos jūs turpmākam darbam un arī tādai lielākai sieviešu iekļaušanai drošības jomā. Es uzreiz iepazīstināšu jūs ar runātājām. Ģenerāla leitnante Francesa Alena, kura dienēja karaliskajā Kanādas gaisa flotē, tad majora Ludmila Kolčicka, Ukrainas drošības dienas, prieks, ka jūs arī varētu iedrasties, Vineta Kleina, kas ir NATO informācijas un dokumentācijas centra vadītāja Kijevā. Un pēdējā runātāja Šārona vēstniece, Šārona Rapaport-Palkī, Izraels vēstniece Latvijā. Bija ieplānots, ka mums pievienosies augsta līmeņa Izraēlas armijas pārstāve, bet ir citi darba pienākumi, un man ir liels prieks, ka jūs, vēstnieces kundze, atradāt laiku mums pievienoties un sniegt mums nedaudz vairāk ieskatu tajā, kas šobrīd notiek Izrēlā. Un mēs labprāt arī jūs uzklausīsim. Es esmu Magdalēna Jakubovska, esmu Fonda Respublika viceprezidente. Šis fonds ir mātes organizācija Višegrada Inside analītiskai un strateģiskai daļai. Varbūt, ka jums arī ir zināms šī organizācija, varbūt arī pazīstat mani no tādas kampaņas, kuru es izvērsu pirms pāris gadiem, sievietes ir NATO. Sievietes NATO. Un tā ir tāda, varbūt līdzīga tā ir kampaņai, mēs esam NATO. Un šī kampaņa bija sievietes ir NATO. Es gribēju, lai pievērst lielāku uzmanību sievietēm un drošībai. Kā minēju, mums ir tikai 60 minūtes laika. Tā kā lūdzu uzdodiet jautājumus slaido. Es redzēšu šos jautājumus, bet, protams, jūs varat arī pacelt rokas, un mēs vēl atstāsim nedaudz laika jautājumu atbilžu daļai nobeigumā. Bet es varētu uzreiz uzsākt šo diskusiju, un es gribētu vaicāt jums vispirms. Pirmkārt, es gribētu vaicāt par to, kāda ir situācija Ukrainā, cik daudz sievietes ir iesaistītas. Jo tas ir ļoti, un varbūt tāds praktisks jautājums. Un tieši tādējādi var parādīt, kāda ir sieviešu loma šobrīd kaujas laukā. Pirmkārt, es gribētu pateikt paldies ne tikai par šo te iespēju piedalīties šajā konferencē, bet es arī gribētu pateikt paldies Latvijai un arī citām valstīm un cilvēkiem. Un gribētu pateikt visai civilizētai un demokrātiskai pasaulē, visai miera pasaulē par Ukrainai sniegto atbalstu. Tas ir vissvarīgākais, ko mēs varam saņemt no ārpuses, kas nāk no ārpuses no Ukrainas. Un arī tas, ko mēs, piemēram, redzam Ukrainas karogus Rīgas ielās. Un mēs zinām, ka šis Krievijas karš pret Ukrainu, tas ir Krievijas karš pret visu pasauli. Tas jau nav karš tikai par teritoriju, tas ir karš par mūsu prātiem. Tas ir pirmais.
And what about state of play about women in Ukraine? Runājot par situāciju par sievietēm Ukrainas armijām, Ukrainas drošības un citos aizsardzības spēkos, mums ir daudz militārie formējumi, ne tikai armija, un mums bija tā kā divi viļņi, kad sievietes pievienojās armijai. Tas bija pirms 9 gadiem un pagājuši gadu. Tā nebija gluži dzimuma politika, tā bija mūsu vēlēšanās. Gan sievietēm tāpat kā vīriešiem bija jāņem rokās ieroči un jācīnās par savu valsti. Un 5% of women in our military forces, different forces. Ukrainas militārijos spēkos ir ļoti liels skaits sieviešu, kaut kur vairāk, kaut kur mazāk. Un šī daļa ir only with rifles in our hands. It's war of tankos vai ar ieročiem rokās. Mēs zinām, ka šis ir dronu informācijas komunikācijas karš. Un tāpēc sievietes un vīrieši ir vienādā situācijā. Taču iepriekš jau notika men and women. And also labas lietas. Proti, pirmkārt, vienlīdzīga izglītība vīriešiem un sievietēm. Un kad es pieteicos, tad nebija nekādas atšķirības vīriešiem un sievietēm. Prasības bija vienādas. Vienlīdzība ir pamatā, izglītība, iespējas. Es teiktu, ka tas ir galvenais. Tas viss mums ir palīdzējis justies brīvām un arī iesaistīt jaunas sievietes militārajā jomā. Tā tas notika ar mani, ar maniem draugiem. Es esmu pārstāvu drošības dienestu, kā zināt. Mēs esam vienādā stāvoklī, vienādā situācijā, mums ir vienādas iespējas, un mēs to varam izmantot. Un arī kā sievietes mēs varam izmantot savas īpašās prasmes. Un tā ir laba doma, izmantot arī to, un tāpēc mums ir ļoti women in our country and in our labas iespējas, ļoti labas izredzes militārajā jomā. Lieliski, paldies! Tieši no kaujas lauka jautāšu vēstniecei par sieviešu lomu šī brīža situācijā Izrēlā. Paldies! Es arī ļoti gribēju uzrunāt Latvijas sabiedrotos par atbalstu Izrēlai. Mēs tikko piedzīvojām milzīgu slaktiņu, ko veica Hamas organizācija, izmantojot ISIS metodas galvenokārt pret civiliedzīvotājiem. Un šajā briesmīgajā situācijā ir ļoti iedvesmojoši redzēt sievietes. Es gribētu padalīties ar stāstu par sievieti kareivi vienībā, kas tika izveidota 2000. gadā, lai vīrieši un sievietes karotu kopā. Tātad tankus vada tikai sievietes, un 7. oktobrī šī vienība saņēma ziņu, ka notiek raķešu uzbrukums, un Izrēlā ir iefiltrējušies teroristi, Hamas teroristi, un viņa kopā ar 12 cilvēkiem, pārējos izvietojot gar robežu, un viņi devās uz vienu no punktiem. Un tad, kad viņi tur nonāca, viņi redzēja, tas ir kaut kas iepriekš nepieredzēts, un viņa bija tā kā augstākā ranga virsnieks uz vietas, un viņa vadīja kauju 14 stundu garumā. Viņa bija tikai 12 cilvēki pret milzīgu skaitu teroristu. Viņi trying to assist them, she was managing the scene, telling them exactly where to shoot. Jā, palīdzība tika saņemta tikai vēlāk, un pēc tam
jūras spēku virsnieks pievienojās, arī viņa deva norādījumus. Viņi cīnījās 14 stundas un izglāba visu šo apdzīvoto vietu. Šie tanki, kurus vada sievietes, šie tanki aizsargāja 4 ciematus, kad viņiem nebija nekā jau vairs munīcijas, viņi vienkārši ar tankiem mēģināja nogalināt teroristus, un tas tiešām tāds varonības piemēri, un ja kādam kādreiz bija šaubas par sieviešu lomu karā, es domāju, ka pēc šī vairs nekādu šaubu nedrīkst būt. Es arī esmu dienējusi Izraēlas armijā. Mums ir obligātais militārais dienests jau ilgus gadus, un 86% amatu armijā var strādāt sievietes, un es domāju, ka sieviešu loma ir nenovērtējama. Ģenerāli, kad tas ir organizēts Kanādā? Kanādā kopš 1989. gada visi amati ir atvērti, ir pieejami sievietēm, un kopš aptuveni 2001. gada arī uz zemūdenēm sievietes tiek pieņemtas. 17% women in our military. Bet mūsu 17%, we have a goal of 25, but it is challenging. Sieviešu. Mūsu mērķis ir panākt 25%, bet tas ir izaicinājums sasniegt šo līmeni. Militārajā jomā sievietes tā kā koncentrējas uz noteiktiem amatiem un negluži visiem. Un mūsu mērķis ir padarīt pievilcīgāku kalpošanu valstī, pievilcīgāku visiem, tostarp sievietēm. Un, lai to izdarītu, mums ir jāstāsta par vērtībām, par pieredzi, par ieguvumiem. Bet, lai to izdarītu, ir jāvar izskaidrot loma, funkcijas un jānodrošina arī, lai cilvēki justos gaidīt. Of equal education and iesaistoties armijā, pievienoties armijai. Jūs jau pieminējāt jautājumu par vienlīdzīgu izglītību, piemēram, bet no NATO perspektīvas, jo jūs pārstāvat NATO un esat strādājusi arī ar citām starptautiskajām organizācijām, jūsu skatījumā, cik svarīgi ir, ka sievietes ir vienlīdz pārstāvētas arī drošības spēkos? Jā, paldies par jautājumu, man ir liels prieks atgriezties dzimtenē, jo es esmu dzimusi Rīgā, Latvijā. Pavisam īsts stāsts, lai saprastu, kā es šeit iederos. 90. gadu beigās, kad es beidzu universitāti, es pievienojos Latvijas armijai kā preses virsnieks. Un septembrī Latvija pirmo reizi organizēja starptautiskās militārās mācības. Un tā kā es biju pievienojusies bruņotajiem spēkiem, piedalījos armijā, un es esmu neliela auguma, un man tika speciāli gatavota forma, un kopš for women that field uniform. Es saprotu, cik svarīga ir forma, viss aprīkojums, lai tas viss derētu, lai neierobežot kustības, lai jūs varētu justies brīvi un izpildīt savas funkcijas, lai tas viss būtu pielāgots. Un kopš tā laika es kā cilvēks, kam patīk rakstīt, esmu strādājis sabiedrisko attiecību jomā, un tagad nodarbojos ar diplomātijas jautājumiem, un vadu NATO informācijas dokumentācijas centru Ukrainā. Man ir svarīgi nodrošināt telpu sievietēm, izveidot telpu, kur sievietes var izteikties. Un tā figuratīvi runājot, tēlēni runājot,
lai sievietes būtu redzamas. Šis te redzamais bataljons, ko izveidoja Marina Belinska, ir svarīgi, lai sievietes būtu redzamas. Un tagad, strādājot šajā informācijas dokumentācijas centrā, mēs sadarbojamies ar Ukrainas aizsardzības drošības spēku, un mēs arī veicinām sieviešu iesaistīšanos, lai sieviešu miera drošības šie te darba kārtības jautājumi būtu svarīgi, būtu priekšplānā. Un es gribētu teikt, ka Ukrainā lielu uzmanību tiek pievērsta šiem jautājumiem, un tā ir viena no Ukrainas top prioritātēm. Paldies! Mums būs jārunā tomēr arī par izaicinājumiem, ar kādiem sievietes saskarās. Un kāpēc ir svarīgi apsēsties, tā kā mēs to darām šeit, un runāt par to, lai tos pārvarētu. Protams, ir svarīgi runāt arī par izaicinājumiem, jo mēs neesam to darījuši. Tad, kad mēs atvērām šos amatus militārajā jomā sievietēm, tad jautājums bija as opposed to how do we create an organization par to, kā nodrošināt, lai sievietes iedarētos organizācijā un kādu atbalstu nodrošināt, bet vienlaicīgi dot viņām iespēju izpildīt attiecīgos uzdevumus un misiju. Un šeit būtu jāpārslēdzas no tā, kā sievietēm nodrošināt iederēšanos organizācijā, uz to, kā pielāgot organizāciju, lai cilvēki ar dažādām prasmēm, dažādi cilvēki, kas mums ir vajadzīgi militārajā jomā, varētu tur strādāt. Un tas nevienmēr ir bijis ļoti skaidrs, un šķiet, ka Kanādā šajā mūsu dažādajās vidēs, dažādās jomās ir savas priekšrocības, savas vajadzības, un operatīvajā līmenī mēs to esam pieņēmuši, un mums tieši tāpat ir jāizturas arī pret cilvēkiem, lai cilvēki varētu dot savu pozitīvo pienesumu visā organizācijā. Tātad mums ir jānodrošina, lai organizācija, kas ir veidota tādai ļoti homogēnai cilvēku grupai, būtu pielāgojama un var ņemt vērā arī šo te dažādo kopienu vajadzības. Paldies! Un kā tas ir kaujas laukā, ar kādiem izaicinājumiem jūs saskarieties? Bieži tie ir ļoti bargi apstākļi, bargas situācijas. Es varu teikt, ka pašreizējā karā Izrēlā mēs redzam, ka sievietes, bērni, meitenes maksā ļoti augstu cenu šajā karā. Aprakstot situāciju, kad teroristi iefiltrējās kopienās un uzraudzībā tieši izlūkošanā bija sievietes iesaistītas, un visas šīs sievietes tika nogalinātas šajos posteņos, bet ne tikai kareivji. Ienākot kopienā par mērķi kļuva visi un jebkurš ģimenes bērni, zīdaiņi. Viņi sadedzināja cilvēkus dzīvus, nogalināja veselas ģimenes, cilvēki tika spīdzināti, ir skaidri pierādījumi par to, un daudzi no viņiem tika nolaupīti un aizvest uz Gazas reģionu, un daudz no viņiem bija sievietes un bērni. Un ir acīm redzam gan sociālajos mēdījos, to apliecina arī mediķu ziņojumi, liecības, un šeit bija gan izvarošanas, šeit bija mašīnās sakrauti kaili ķermeņi, sievietes kā trofejas. Tā ir ļoti, ļoti smaga cena, ko maksā sievietes un meitenes. Bet es gribētu teikt arī, ka man personiski tas ir padarījis skaidru to, ka ja mēs domājam, ka
sieviešu nenolikšana priekšplānā nozīmē viņu aizsardzību. Ir skaidrs, ka kara laikā neviens nav aizsargāts, ne civilās sievietes, ne tās sievietes, kas ir armijā. Ir ANO rezolūcijas par šiem jautājumiem, piemēram, 1820. rezolūcija, kur izvarošana aplūkota kā kara darbība, kā noziegums pret cilvēci, ir vēl viena rezolūcija, Violence has something kas attiecas uz dzimumu līdztiesību, kas ir, un kur arī runāts par to, ka sievietes un meitenes ir jāaizsargā. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Paldies, ka dalījāties tajā. Mēs redzam, ka visi tā kā piekrītoši māja, šī pieredze arī lielā mērā attiecas uz Ukrainu. Diemžēl Ukrainā mums ir tās pašas problēmas. Mēs arī runājam par to, ka redzam šos seksuālos noziegumus kā noziegumus pret cilvēci. Tas nav pret tikai mūsu valsti, tas ir pret visu pasauli, ir noziegumi pret cilvēci. Tā ir viena medaļas puse, bet, kā zināms, daudzi ukraiņi tagad ir arī izvesti ar varu uz Krieviju. Un mēs viņus nevaram visus atvest atpakaļ, atgūt, mēs cenšamies, mēs ļoti pie tā strādājam, bet mums arī ir nepieciešama palīdzība, lai varētu šo darbu izdarīt. Jo jautājums ir, kuri būs nākamie, kuru bērnus nākamos nolaupīs. Mēs bijām pirmie, tad mēs redzam Izrēlā šis teroristu uzbrukums. Mūsu bērni nav drošībā. Un es gribētu izstāstīt savu personisko stāstu no pagājušajā gada. Jo tad, kad sākās pilna mēroga invāzija, iebrukums, es biju visu gadu šajā kara darbībā iesaistīta, kaujaslaukos es biju. Man bija viss kārtībā, bet manu dēlu evakuēja uz citu valsti, jo es nevarētu strādāt savā amatā, savā darbā, ja man būtu sajūta, ka viņš ir apdraudēts, ka viņam draud briesmas. Tas būtu sliktākais, ko es varētu iedomāties, protams, izņemot spīdzināšanas. Pēc pusgada viņš atgriezās, un es pirmo reizi viņu satiku pēc tā laika, un tad kādu dienu, tas bija naktī, viņš sacīja, mamma, vai tu zini, ka pirms tam es nekad par tevi nedomāju. Es teicu, kāpēc, vai tu man aizmirsti? Viņš teica, nē. Ja es būtu par tevi domājis, es nebūtu varējis gulēt tajā laikā, jo man ir tā sajūta, ka viņi tevi nogalinās. Man ir bail, ka tu esi mirusi. Mans tēvs ir miris. Un tad visu dienu es centos darīt visu to labāko, ko es varēju mācīties un darīt visu, lai tikai tu būtu dzīva. Tas bija tas, ko mans dēls teica. Viņš ir tikai bērns, bet viņa bērnība ir jau baiļu piepildīta. Un tieši tāpēc es atkal un atkal runāju par tiem bērniem, kuri ir aizvest uz Krieviju. Viņi dzīvo naidīgas valodas vidē. Krievu valoda nav ukraiņu valoda. Un tātad, pat ja mēs runājam dažādās valodās, viņu dzimtā valoda ir dzimtā valoda, viņi dzīvo naidīgā vidē. Un vienīgais, ko viņi izjūt, ir bailes. Bailes, baidīties no visa. Tas ir arī tas izaicinājums. Varbūt tas ir izaicinājums gan sievietēm, gan vīriešiem. Es zinu, ka mans vīrs un arī daudzi citi vīrieši, viņi baidās par saviem bērniem tieši tādā pat mērā. Bet mēs arī ir šīs te mātes jūtas, kas ir mūsu dabā, ka mums ir jau tik spēcīgas jūtas pret mūsu bērniem. Mēs cīnāmies par viņiem, ne tikai par sevi. Un tas bija mans tāds smagākais pārbaudījums. Paldies! Ko varētu iesākt? Varbūt ne attiecībā uz šāda veida izaicinājumiem, jo teroristi ir teroristi. Bet kādā veidā mēs varētu sagatavoties, varbūt nepieciešams kaut kāds regulējums,
varbūt nepieciešami kaut kādi praktiski izglītības aspekti. Kā mēs varam sagatavoties vai sagatavot sievietes, bet arī sabiedrību būt tādiem, varbūt domāt vairāk par drošību, arī domāt par to, kā vairāk aizsargāt sievietes, arī kā mātes. Un sievietes kopumā. Varbūt no NATO perspektīvas, varbūt kādas kampaņas, kas varētu mums palīdzēt. Es domāju, ka ir svarīgi runāt. Runāt, lai mūsu balsis sadzirdētu un būtu drosmīgiem. Vēl viena lieta. Es runāju Rietumu Balkānos, Kosovā vairāk nekā 4 gadus. Un tur tas bija arī sniedz konsultācijas Kosovas ministrijā. Un arī Kosovā šajos te drošības spēkos arī dienēja sievietes. Bet es gribēju palīdzēt viņām kļūt redzamākām. Un tad mēs arī domājām par to, kā to izdarīt. Un tad es izdomāju sakojošo, rakstīsim par šīm sievietēm. Un ir arī svarīgi parādīt to, ka sievietes Kosovas šajos drošības spēkos, ka viņas ir dažādām, viņas pieder dažādām etniskām grupām, dažāda vecuma sievietes. Viņas nāk no lielākām pilsētām, mazām pilsētām, no laukiem. Un mēs sagatavojām īsu brošūru, kur sievietes stāstīja savus personiskos stāstus, kā viņas iestājās šajā dienestā. Dažas no viņām bija arī bijušas iesaistītas atbrīvošanās cīņā, tad, kad bija konflikts starp Serbiju un Kosovu. Un tāpat arī bija svarīgi parādīt to, ka Kosovas šis dienests ir iekļaujošs. Tas bija svarīgi. Un mēs sagatavojām šo te brošūru un uzaicinājām arī tā laika NATO ģenerāla sekretāra īpašo pārstāvi šai programmā Sievietes, miers un drošība atbraukt uz Kosovu un prezentēt šo materiālu. Man tas patiešām sagādāja lielu gandarījumu, ka tolaik īpašā pārstāve sacīja, tagad mēs varam paziņot, ka Kosovas šis te drošības dienests ir realizējuši šo te darba kārtību, ANO darba kārtību. Protams, daudz vēl bija kas darāms, bet tomēr sparot šos nelielos soļus mēs parādām un izveidojam šo telpu. Un es domāju, ka arī Ukrainas gadījumā ir svarīgi, kā jau kolēģi to minēja. 25% no visiem bruņotajiem spēkiem ir sievietes, un ir svarīgi par to runāt. Un es arī lepojos ar to, ka mēs saistībā ar Ukrainas neatkarības dienu augustā, mēs mēs varējām demonstrēt dokumentāro filmu, kuru atbalstīja NATO publicitātes nodaļa, un dokumentālās filmas nosaukums ir Karš ir, un tad iekavās, ka nav sieviešu darīšana. Un mēs šajā dokumentālajā filmā parādām sievietes, kas dara dažādu veidu darbus. Ja es nemaldos, 2018. gadā arī Ukraina atvēra visas šīs te aktīvās armijas pozīcijas sievietēm. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi vienmēr parādīt šo personisko stāstu, personisko attieksmi, personisko pieskārienu, parādīt to, ka sievietes Ukrainā, Ukraiņu sievietes dara pārsteidzošu darbu, un viņas ir vienlīdzīgas, viņas dienē, un viņas dod savu ieguldījumu, lai panāktu, lai nodrošinātu valdības neatkarību, brīvību, izmantojot savas prasmes, zināšanas, pieredzi un arī kompetenci. Un, manuprāt, šis faktors ir ļoti svarīgs arī visām armijām. Paldies! Paldies! Es gribēju tieši pieskarties Kanādai, jo jūs tiešām esat līderi līdztiesībā un daudzveidības ieviešanā. Kāda ir jūsu rīki? Mazliet atbildēt uz to jautājumu, ko jūs uzdevāt, ko vajadzētu darīt. Manuprāt, mums vajadzētu domāt
kas ir jādara, lai panāktu visu sabiedrības iesaisti, kas mums ir jādara politiski, lai vērstos pret ar dzimumu saistītu vardarbību, lai mēs pateiktu, ka mūsu sabiedrībās tai nav vietas un kādas būtu tam sekas un kā mēs cenšamies to novērst un kā mēs saucam cilvēkus pie atbildības tajos gadījumos, ja kaut kas tāds notiek. Un tas ir svarīgi. Bet, protams, arī risinājumi ir svarīgi arī, lai noteikti tādu starptautisko toni. Protams, mēs nevaram runāt par to, ka tā nenotiek, tā notiek. Ja mēs runājam institucionālajā līmenī, ko mēs kā institūcija darām, mēs, kas esam kara darbības praktiķi, kā mēs domājam par kara darbības ietekmi uz bērniem, uz sievietēm un sabiedrībām, un kā mums ir jādomā, kādi ir tie mērķi, ko mēs gribam sasniegt, un mūsu darbības, ko mēs veiksim kā militāri personas, kā mums ir jāpadomā par sekām, kādas sekas karš atstās uz sabiedrību. Tas ir tādā operacionālajā un taktiskajā līmenī. Manuprāt, ir nepieciešami šie konsultanti tieši, kas apsver tādus visas plānošanā, dažādus aspektus plānošanā, apsver to, kādā veidā šie mūsu plāni ietekmēs mūsu sabiedrību vai sabiedrību, kurā jūs darbojaties. Un kādā veidā to ņemt vērā. Gan jau pirms tam un arī pēc tam. Jo kādreiz ir tā, ka mēs ienākam jau pēc grūtiem laikiem notikuši. Un ir jāiesaista visi līmeņi, operacionālais līmenis, un jādomā, kā mēs iesaistām organizāciju. Jādomā, kā mēs, kā organizācija, gribam būt tāda, kurā sievietes vai vispār tāda daudzveidīga kopiena jūtas kā piederīga un tāda, kurai ir sava balss un ir iespēja dienēt. Un tāpēc mums ir jādomā par šķēršļiem, kas pastāv dienestam un kādā veidā mēs cenšamies atbalstīt un nojaukt šīs barjeras. Ar tām mēs visi sastopamies savās dzīvēs kādā posmā, vai mums ir gados veci vecāki, mazi bērni, ģimenes pienākumi, tas, ko mēs gribam sasniegt izglītības ziņā. Visiem ir kaut kādas barjeras un šķēršļi, bet kā mēs veidojam tādu politiku un tādu vidi, kurā mēs zinām, visi nav vienādi, visiem nav vienādas vajadzības, bet kā mēs varam nodrošināt atbalstu, lai viņi paliktu savās organizācijās, nevis radīt to sajūtu, ka viņiem ir jāizvēlas starp šīm dažādiem pienākumiem un varbūt kalpošanu savai valstī, dienēšanu šādās institūcijās. Mums jādomā par visiem izaicinājumiem visos līmeņos. Neviens jau nav uzrakstījis mācību grāmatu par to. Mēs visi mācāmies. Un, manuprāt, tā brīnišķīgākā daļa ir tā, ka mēs mācāmies cits no cita, redzam, kas ir bijis noderīgs citur, kas ir bijis problemātisks citur, un kā mēs to gribam realizēt paši savā vidē. Protams, mēs arī dalīsimies labākajā praksē, vēstnieces kundze. Jā, es arī gribēju teikt, ka sieviešu redzamība armijā, tāpat kā arī šeit mums ir sievietes, fantastiskas sievietes, un arī jau tas, ka šis panelis tiek organizēts. No Izrēlā mēs it kā esam piedzimuši ar to apjausmu un priekšstatu, ka mēs visi dienēsim armijā. Mēs esam ļoti pieraduši pie tā, ka ir sievietes karēvis ielās, sievietes ar ieročiem. Visi iziet šo pamatu apmācību. Un tāpēc tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tā nasta ir vienlīdzīgi sadalīta sabiedrībā. Un tāpat arī sievietēm ir ļoti svarīga loma kā izglītotājiem, arī mājās, ja bērni redz, ka viņa mamma ir armijā. Un, kad ir paskaidro, ko viņi dara, tad bērni izaug, ar šo izpratni. Jā, es arī varu to darīt, meitene skatās uz savu mammu vai māsu un arī nolemj, es iestāšos armijā. Ir šīs armijas tradīcijas, mana māsa, piemēram, viņa izgāja šo pamatu apmācību tāpat kā zēna, un es arī teicu, ka es to gribu. Un tas ir jāattīsta sabiedrībā, jāattīsta šī sabiedrībā izpratne un tradīcija piedalīties savas valsts aizsardzībā. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Lielas paldies, vai jūs arī gribētu kaut ko piebilst?
Jā, es arī varētu kaut ko piebilst, proti par manu pieredzi. Un tas ir mans personiskais stāsts. I heard it. It was mixed. Pagājušajā gadā mana vienība, ko es vadīju, bija jaukta. Tur es komandēju gan vīriešus, gan sievietus, un vienība bija ļoti spēcīga, spēcīgākā, ko es biju redzējusi sava dienesta laikā. Mēs bijām tik ļoti motivēti, mēs tik ļoti gribējām uzvarēt, mēs darījām visu un jebko. Darījām lieliskas lietas. Un arī visas meitenes tik ļoti labi strādāja. Un arī šogad mēs izmantojam to pašu pieredzi, savu iepriekšējo pieredzi no 2014. gada. Trainings. We have not only Mācībās mums ir ne tikai jauktas komandas, bet arī instruktori bija jaukti un rezultāti bija ļoti labi. Mēs runājam vienā valodā. Mums ir daudz izsvērtākas vienības, ja kopā ir gan vīrieši, gan sievietes. Un mums šobrīd vienīgais and don't lose our speed. uzdevums ir virzīties uz priekšu un panākt uzvaru. Paldies! Mums ir jau daži jautājumi slaido. Aizvien vairāk sievietēm piedaloties kaujās un armijā, vai ir pielāgoti fiziskie standarti un kādi pasākumi tiek īstenoti, lai nodrošinātu, ka sievietēm ir pieejami nepieciešamie apstākļi, veselības aprūpe, kas piemērota viņu vajadzībām. Kā tas ir Kanādā? Mums prasības, lai iestātos armijā, ir koncentrētas nevis uz to, ko var izdarīt sievietes vai ko var izdarīt vīrieši, bet kas ir nepieciešams darbam. Tāpēc atlases standarti ir par to, kas ir nepieciešams attiecīgajā pozīcijā. Dažiem amatiem ir arī fiziskās izturības prasības, bet tā ir prasība, lai varētu izpildīt uzdevumu. Tas nav atsevišķs standarts vīriešiem, standarts sievietēm. Koncentrēties to, kāds rezultāts ir jāpanāk, un tad nosakot attiecīgos standartus. Un arī tas, kā mēs raugāmies uz dažādām politikām, uz aprīkojumu, mums ir tā sauktā dzimuma analīze plus, kur mēs raugāmies, kā dažāds, piemēram, dažāds aprīkojums, piemēram, dažādi attālumi, dažādi izmēri, kā tas būs piemērots dažādiem augumiem. Arī vīrieši visi nav vienādi. Tātad, kaut kāds mērogs tur ir, protams, padomājot arī par sievietēm, bet mums nav neviena projekta, kur netiek veikta analīze. Vienmēr mēs domājam par šiem ar dzimumiem saistītajiem faktoriem, un mēs sākam to iekļaut tieši aizsardzības tā kā aprakstā, darba aprakstā. Kā ir Ukrainā? Ja runājam par fizisko apmācību, tad ir atšķirīgi standarti sievietēm, vīriešiem, izņemot speciālo spēku vienības, bet citādi standarti ir atšķirīgi abiem dzimumiem, bet kas sasniecas uz formām, uz bruņu vestēm. Jā, mums ir sieviešu izmērs, un pagājušajā gadā es jautāju, vai es varu dabūt XS bruņu vesti. Nē, tādas nebija pieejamas pagājušajā gadā, bet šogad mums tāda ir. Un tas nav tikai man
jo šogad visu gadu mēs strādājām ar uzņēmumu, kas palīdzēja pielāgot formu sieviešu augumiem. Diemžēl mēs to izdarījām pēc šī pilnmēroga iebrukuma, bet mums ir prieks, ka mums šīs formas šobrīd ir un šis aprīkojums. Un kā ir Izrēlā, kādi ir uzņemšanas testi? Protams, ir atsevišķas vienības, kur ir citi un atšķirīgi kritēriji sievietēm vīriešiem, bet mums ir jādomā par to mazliet citādāk. Jo ir noteikts standarts vienībām, un vai tiešām šie standarti ir nepieciešami katrā vienībā, vai katra vienība ir paredzēta, teiksim, uzbrukumiem, un vai tiešām visiem jānes vienlīdz smags aprīkojums. Un ja mums šie vienādie standarti, tad mums ir jāpadomā, kurās vienībās tos tiešām piemērot, jo pretējā gadījumā sievietes tiek automātiski izslēgts, un ne visur tas ir nepieciešams. Piemēram, vienībās, par kurām runāju iepriekš. Un par to tiešām ir jāpadomā, bet citādi atbilstu pieeju, ka mēs izvēlamies pareizo cilvēku pareizajam darbam, un šeit dzimumām nav nozīmes. Tātad ir nepieciešami kvalificēti cilvēki. So a matter of demand and supply. Vēl ko mēs esam redzējuši, ka elites vienībās, kur vēlas iekļūt daudzi cilvēki, un tad automātiski kritēriji tiek paaugstināti līdz neticamiem standartiem, ko vispār reti kurš var izpildīt. Bet tas nenozīmē, ka tas ir tas līmenis, kas ir nepieciešams, un visi šie aspekti ir jāņem vērā. Cik svarīgi ir, lai būtu šādi standarti, lai veicinātu, lai popularizētu šos amatus? Kā jūs uz to raugāties? Varbūt tīri no komunikācija viedokļa. Tad man jāatgriež pie tā, par ko jau runājām. Es arī esmu analizējusi NATO dalību valstis, un kritēriji un standarti ir atšķirīgi dažādās valstīs. Viena lieta, par ko es esmu lepna kā latviete, ir, ka, piemēram, Latvijas bruņotajos spēkos nekad nav bijuši kaut kādi militāri amati, kur nepieņem sievietes, visiem arī bijis pieejams. Un arī tas, ka 16% bruņoto spēku Latvijā ir sievietes. And what is important to keep into... Un ir jāpatur prātā, ka var būt dažādi kritēriji, bet ir jāņem vērā, kā jau runājām, kāda ir loma, kāds ir darbs, kādi ir darba uzdevumi, un lai kritēriji būtu pielāgoti konkrētiem darba uzdevumam. Un ir tikai taisnīgi, ka arī šīs te kaujas lomas ir atvērtas sievietēm, un ja kaut viena sieviete ir atbilstoša šai lomai, kāpēc viņu izslēgt, jo viņa var dot savu pienesumu, viņa var dot savu pienesumu valsts aizsardzībām. Un es domāju, ka, kad runājam par konkrētām lietām, jau piemēram par formām sievietēm, es zinu, ka tad, kad Krievija uzsāk šo brutālo karu Ukrainā, daudzas sievietes pieteicās mobilizācijai, viņas devās uz mobilizācijas centriem un teica, ka vēlas aizsargāt savu valsti, bet sievietēm bija nepieciešamas formas, kas viņām derētu, un tad vairākas nevalstiskās organizācijas sāka vākt līdzekļus. Es zinu pazīstu cilvēku, kas uzsāka šo kustību vai tā kā sociālo,
kustību Apbruņojiet sievietes tagad, viņi vāca līdzekļus, lai izgatavotu formas sievietēm. Un tas tika darīts ciešā sadarbībā ar Ukrainas aizsardzības ministriju. Un tas, ka aiz tā stāvēja aizsardzības ministrs, tas ļoti labi ļāva tam sastrādāties kopā, ka brīvprātīgie palīdzēja arī valsts iestādēm un izveidojās šis ļoti labais sadarbības modelis, kad pilsoniskā sabiedrība atbalsta un palīdz valsts iestādēm. Vai varat pastāstīt par kādiem konkrētiem labās prakses piemēriem no savas pieredzes, no savām valstīm? Piemēri, kas varētu būt piemēri citiem, kādās jomās? Jūs attiecīgajā pieredzē, tātad paraugu prakses piemēri un kā palielināt sieviešu līdzdalību. Es domāju, ka šeit ir tiešām jādomā par to, cik daudz dažādu cilvēku vēlas piesaistīties armijā un kā viņus vislabāk atbalstīt. Kad jūs runājāt par aprīkojumu, es arī atcerējos šos te dāvinājumus Ukrainai. Mēs arī vienmēr skatījāmies, lai aprīkojums, lai viss šīs te siksnas būtu piemērots arī nelielāka auguma kareivjiem, tostarp sievietēm, un lai varētu nostiprināt šos te aizsardzības līdzekļus. Jā, tas bija tā kā mazāk pieejams, un reizēm mēs esam slinki izstrādājot standartus. Piemēram, pārbaudīt, vai es varu, piemēram, lai būtu tests, kur pārbaudītu, vai jūs varat iznest kolēģi no kaujas lauka. Mēs kaut kādus parastos fiziskos testus izmantojam. Katru gadu, piemēram, fitness testos tiek pārbaudīts, vai varam pacelt noteiktu svāru, vai varam noskriet noteiktu attālumu. Un tad mēs sakām, ka tas ir šis vingrinājums jāizpilda pareizi, piemēram, nedrīkst izmantot ceļus, bet būtu jākoncentrējas uz to, lai varētu izpildīt konkrētu uzdevumu. Un tāpēc es visu laiku domāju, kas ir tas iznākums, tas rezultāts, ko mēs sagaidām, kas cilvēkiem būtu jāvar izdarīt un kā mēs viņus atbalstam, lai cilvēki varētu šo izdarīt gan iestādes līmenī, gan aprīkojuma līmenī. Bet tas ir izaicinājums mums visiem, un tas ir ļoti liels uzdevums, un tas ir tas, kur mums jāmācās vienam no otra. Un ja runājam par sociālo aspektu, daudzās valstīs sieviešu klātbūtne šādā darbā, militārajā jomā, to vai nu nerespektē vai neuzskata par gluži normālu. Kā varētu paskaidrot, ka tas ir normāli? Vai šeit runājam tikai par izglītību? Vai par tipisko tradicionālo lomu, kāda sievietei ir. Tas izaicinājums, ko mēs redzam, tas ir vairākos posmos, tas ir cilvēku piesaistīšana un skaidrošana, kādas ir iespējas. Tas ir pats pirmais, lai cilvēki redzētu, kā viņi iederas šajā darbā, kā viņi varētu darīt šo darbu. Tātad piesaistīšanas un izskaidrošanas darbs.
Un tad, kad cilvēki jau ir pievienojušies militārajiem spēkiem, kā mēs viņus varam labāk atbalstīt, lai viņi paliktu tur, neskatoties uz visiem izaicinājumiem, kāda dzīvē var rasties, kādu atbalstu mēs nodrošinam, kādu apmācību nodrošinam, aprīkojumu. Tātad visiem šiem puzles gabaliņiem ir jābūt daļai no risinājuma. Tā nav tikai kaut kāda viena lieta. Tātad tam ir jābūt visā karjeras laikā, visā dzīves laikā, un lai cilvēki izmantot jaunās iespējas. Kā mēs atbalstam cilvēkus šajos sarežģītajos uzdevumos tieši militārajā jomā. Tātad arī trenējoties, mācoties aizsargāt valsti, tas ir grūts darbs. Un es arī gribēju teikt to, ko arī teica kolēģi par sievietēm armijā. Tad, kad visi redz sievietes uniformās un redz ģenerāļi un majori un redz, ka pulkveži un redz, ka dara lielisku darbu un jauna meitene arī var nodomāt. Es arī varu izdarīt tāpat, ja man šķiet, ka es gribu būt armijā. Tas ir ļoti motivējoši citiem cilvēkiem, arī tās brošūras izdevumi. Tas arī parāda, kāda ir sieviešu pasaule armijā. Es domāju, ka tas viss arī ir ļoti svarīgi. Jo cilvēki ir visvērtīgākie, vienalga vīrieši vai sievietes. Bet jūs kā māte, cik lielā mērā jūs domājat varētu uzlabot situāciju mātēm armijas dienestā? Uzlabojumi mātēm armijām? Es domāju, ka tādas saprātas izplatītas lietas. Man ir svarīgi, lai bērns būtu drošībā, man jādomā par bērnu dārzu, par ēdienu, laba skola. Viss tas, kas ir, pašā mūsu ikdienas dzīvē ļoti svarīgi. Es nevaru pateikt, ka armijas dienestā kaut kas ir tik savādi vai citādi. Bet jādomā par efektivitāti. Mūsu valstī, mūsu zemē tas ir nepieciešams. Tāpēc, ka mēs šobrīd karojam, un tā nebija mūsu izvēle. Mūs piespieda cīnīties pret ienaidnieku. Bet agrāk, līdz 2014. gadam, mums arī bija tādi paši bērnu dārza skolas un daudz kas cits. Mums ir vienkārši jāturpina šī kustība. Jā, protams, vēstnieces kundze, kā jums šķiet? Es tikai gribēju pateikt to, ka armija ir sabiedrības spogulis. Ja jūs paraugāties armijā, jūs redzat, kāda ir sabiedrība. Un jo ārāk armijā jūs redzat dažādas grupas un minoritātes. Šobrīd mēs runājām par sievietēm, bet dzimtas jautājums ir daudz plašāks nekā tikai sieviete. Ir arī LGBT kopienas pārstāvji armijā. Un jo iekļaujošāka būs armija, cilvēki ar dažādām prasmēm, dažādām spējām, jo spēcīgākas būs mūsu armijas un arī profesionālākas, arī tajā radošumā, ko armija var sniegt. Mēs visi būsim ieguvēji. Un katrā ziņā mums vajag ne tikai sievietes, bet arī citus, lai izlauž cauri šiem sieniem, arī Izraēlas armijā. Vineta, jūs. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka sievietes armijā, ka tas būtu valdības politika. Ka, protams, valdības līmenī par to iestātos. Un ir svarīgi, lai būtu arī ieviesta politika, lai sievietes vervētu armijā un arī vēl paturētu viņas. Un tāpat arī neatkarīgi no dzimuma ir svarīgi, lai visi tie, kas diena armijā un kalpo valstī, ka viņiem visiem būtu tāda zināma sociālo garantiju pakete. Jo ir ļoti svarīgi arī saglabāt, paturēt šos cilvēkus armijā,
lai nav tā, ka pēc pirmā līguma termiņa beigām, lai cilvēki neiet prom, bet lai turpina dienēt. Tāpat arī ir nepieciešama sinerģija starp pilsonisko sabiedrību, valdību un armiju. Tas viss padara sabiedrību spēcīgāku, un es pilnībā piekrītu vēstnieces teiktajam, ka armija ir spogulis, kurā mēs redzam visu sabiedrību, un šajā spogulī vajadzētu redzēt, ka dažādi cilvēki ir tajā, jo armija ir komandas darbs. Ik viens dod savu ieguldījumu, mēs ieguldam savas stiprās puses, savu izpratni un savu skatījumu. Un pats pēdējais, ko es vēl gribēju pateikt, un arī Irēna Felīna parasti uzsver, ka mums ir vajadzīgs sieviešu citādāks skatījums un pieeja, ko viņas ienes. Un tad, kad sievietes diena armijā, tas arī nozīmē to, ka visi bruņotie spēki kopumā kļūst spēcīgāki. Vai es varētu vēl piebilst? Un es piekrītu 100% tas, ko jūs sacījāt par to, ka armijai ir jābūt sabiedrības spogulim. Es domāju, ka tā realitāte, ko mēs redzam, tomēr, ka atpaliek, ka tomēr armija atpaliek no sabiedrībā notiekošajām pārmaiņām, un mums vajadzētu strādāt, lai mainītu armijas skatījumu un kultūru, lai tā atspoguļotu arī to sabiedrības attīstību, jo armijai, bruņotajiem spēkiem, tradicionāli tās ir bijuši vide tāda ļoti viendabīga, kur dominē vīrieši. Un, lai to atvērtu daudzveidīgai kopienai, tas prasa darbu un centienus. Un, protams, mēs nedrīkstam zaudēt šo apņēmību, veikt šo darbu un panākt šīs pārmaiņas. Un tāpēc ir svarīgi, ka šāda veida pasākumi, mēs par to runājam, dalāmies labākajā praksē, un mums ir jānodrošina, lai armija attīstās, lai varētu atspoguļot mūsu sabiedrības un arī ļautu daudzveidīgām kopienām dienēt un kalpot. Paldies, esam izsmēlušas mums atvēlēto laiku. Bet, manuprāt, šis bija brīnišķīgs kopsavilkums. Un man ir liels prieks, ka varējām būt šeit, dalīties pieredzēs, idejās un arī strādāt kopā un padarīt to darbu. Viss šis ir ilgtermiņa process. Bet es domāju, ka daudz no mums jau ir uz ļoti laba ceļa. Bet es vēl gaidu, kādi būs turpmākie soļi. Liels paldies, un es domāju, ka dāmas ir pelnījušas aplausus par šiem sniegtajiem ieskatiem.